Dienās spītējot lielajam augstumam, Dobels rajona Pēnkulē pulcējās stiprākie un veiklākie ziemas populārākā sporta veida skioringa cienītāji. Tur visi kā viens neparastu kuplā skaitā gaidīja Latvijas skioringa čempionāta 7. noslēdzošā posma sacensības. Visi esam nobraukušies. Domāju, ka varbūt vēl viena sacensība būs tuvu pie Rīgas. Vajag visiem tomēr skatīties Motoskierings mājaslapā, kas ir Latvijas Motosporta federācijas mājaslapa skieringam tieši, ja? Vajag sekot līdz tam, ko mēs rakstīsim. Mēs jau tomēr klausamies sportistos. Ja? Un ja sportists saka, ka šitas ir, kā man viens no komisijas saka, gana labs, tad mēģināsim viņu uzlabot. Domāju, ka būs papildus kāda klase, kas varbūt būs papildināta tādiem, kas jau vairāk iesāk tiešām braukt, jo tie, kas mums kādreiz bija iesācēji, tagad ir hobija un tauta un hobija meistarklases braucēji, vajadzētu tādiem, kas tikai sāk varbūt tās, ja? Aicinam arī no citām federācijām varbūt padomāt par dalību ņemšanu mūsu Latvijas Motosporta federācijas rīkotajos pasākumos, tā kā, lai ieskatās, mēs esam interesanti, es tā domāju. Visu šo skioringa sezonu organizētāji cītīgi un aktīvi darbojās darīt tā, lai sportisti būtu apmierināti ar sacensībām, toties skatītājiem, lai būtu ko redzēt un par ko fanot. Čempionāta pēdējiem posmam Motosporta federācijas skioringa komisijas locekļi ir gatavojušies jo īpaši. Protams, lielu darbu ieguldīja arī trases īpašnieks. Tradīcijas mums ir vecas, 78. gadā izsākām skieringu. Visus gadus ir taisīts skierings. Dažas ziemas, ka nebija vispār Latvijā skierings, jo viņas nebija ziemas. Tik daudz skatījāt, ka Pēnkulē gan šogad, gan pagājušajā gadā nav citur nekur bijis, jo mēs arī strādājam pie šo sacensību publicitātes. Tā kā skieringu mūsu pusē mīl jau daudzus gadus. Runājot ar dalībniekiem, secinājām vienu. Trasa bija ātra un ledaina. Nav jau brīnums, negadītais atpūsnis bija darījis savu. Skioringa trasi nācās pilnībā atjaunot. Šajā sporta veidā ekipāžu darbību tas tikai padarīja skatāmāk un varēja vērot sīvākas cīņas par uzvarām. Pirmajā braucienā pats kļūdījos, pirmajā aplī izlec no trases, palika 4. vietā, 2. braucienā viss jau bija labāk, un braucienu vidū norāvās ventils un nolaida riepu, un ar tukšu riepu jau nekur vairs neaizbrauks. Patstāvīgais svaipotājs roku bišķīt satraumējis, un tad man šoreiz ir ar citiem svaipotājiem diezgan grūti pierast ir, jo kāds savādāk svaipo. Ir savu plusu, savu mīnusu. Višķi starts nesanāca pašam viens brauciens, bet tā bija baigi labi, kā slēpot, man liekas, bija forši. Bija interesanti, bija ko ķert, bija spriedze, viss bija savi skatītāji, savi atbalstītāji, daudz palīdzēja, un ar visu izdevās. Ātri gan viss beidzās. Tikko pirmais Latvijas čempionāta posms un jau pēdējais saskaitīts. Lai arī cik dziļa un barga ziema gadītos, tik un tā 2 mēnešos skioringa sezona ir cauri. Čempioni noskaidrot. 8 nedēļas nogali, pa vidu vēl lielais sals, un pat jau sniegs sāk kust. Dīvaini, ka pat visšvakākajās ziemās tik un tā skioringa sacensību skaits praktiski nemainās. Tā kā par kaut kādu globālo sasilšanu vai klimata izmaiņām runāt nevaram. Tikpat stabila ir arī latviešu aizraušanās ar skioringu. Dalībnieku skaits joprojām ir nemainīgi augsts. Priecē jauniešu interesi par šo tradicionālo latviešu pasākumu. Sezona raiba, bet laba. Pieredze guvām lielu, ka jābrauc ir uzmanīgi, bet kā ātri. Bet kopumā ļoti labi esmu apmierināts. Es vispār 2. gadu braucu, pirmais gads bija tāds, nepārāk. Bet šogad jau visu labāk pašam arī sanāk braukti. Diezgan interesanti. Sezonas sākums bija ļoti slikts, un tas sezonas beigās mēs kā ieskrējāmies, bet tas ir par vēlu. Līdz ar to tikai 2. un 3. vieta kopvērtējumā, bet neko darīt. Man skierings asociējās ar šitādu, nevis ar tādu spūru vienu, kur visi tagad tramvai brauc. Tāpēc man tā pirmā sacīks, tā man galīgi. Tā man arī izsit visu sezonu kopumā. Jo ar tā visumā man patiks. Ziema beidzot normāli arī tāda, ka var braukt. Sezona bija interesanti. Sacensības labas. Pirmais posms bija smagāk trasa, bet visiem trasa vienādi cīnījāmies uzvaras spēcīgāk. Un tagad Latvijas skioringa čempionāta 2011. gada pēdējā posma Slavas aleja. Zēni. 1. vietā Elgars Jonas Klāvis Karelis, 2. vietā Nauris Miķelsons Tomas Keišs, 3. vietā Raivis Zālīts Tomas Zvidriņš. Mazā tautas klase. 1. vietā Raivis Eikmanis Alvils Laurītis, 2. vietā Toms Savens Reinis Savens, 3. vietā Edgars Siliņš Aivis Dunkulis. Lielā tautas klase. 1. vietā Raivis Zolmanis Mikus Neško vai Juris Deičmanis,
2. vietā Māris Rupeiks, Mārtiņš Antons, 3. vietā Gatis Zundovskis, Modris Tumpelis, Krišjāns Vēsmiņš. Mazā meistaru klase. 1. vietā Jānis Kārkliņš, Arnis Rudolfs vai Jānis Višeris, 2. vietā Edgars Siliņš, Arvis Dunkulis un 3. Raivis Eikmanis, Alvils Laurīns. Lielā meistaru klase. Raivis Zolmanis, Miks Neško, 2. Toms Avens, Reinis Avens un 3. vietā Alvils Priedīts, Gatis Zolmanis vai Māris Krūklīts. Hobija tautas klase. 1. Raivis Meņģis, Mareks Plīsis, Mareks Zoltners, 2. vietā Mārtiņš Zvēja, Atis Ore, 3. Ilmārs Gulbis, Edgars Kalniņš. Hobija meistaru klase. 1. vietā Kristaps Dundurs, Arnis Rudolfs, 2. Raits Plūme, Kaspars Andersons, 3. Juris Hmaruks, Kaspars Šķiltis. Vecmeistari. 1. Alvis Priedīts, Māris Krūklīts, 2. Aivars Zveja, Aldis Mackars, 3. vietā Jānis Zolmanis, Juris Deičmanis. Tālūk puikām un vīriem gāja Latvijas skijoriņu čempionāta pēdējā posmā Penkulē. Kādam veicies labāk, kādam nevisai. Tiem, kurus interesē kopvērtējuma rezultāti, meklējiet tos internetā motoskijorings.lv. Tagad sportisti var nodoties pavasara gaidīšanai un, protams, aktīvai fiziskās formas trenēšanai priekš nākamās skijoringa sezonas. Galu galā lielā mērā sacensību rezultāts nosaka treniņos pavadīto stundu skaits.